Dieva vārds māca, ka man ir jāiet pie šī cilvēka, man ir jāsalīdzinās ar šo cilvēku, man ir jābūt iniciatoram, man ir jābūt miera nesējam, man ir jābūt tas, kurš spērs pirmo soli. Atcerieties, ko Jēzus mācīja. Ja kas tev lūdz paiet vienu jūdzi, pāri viņu 2 jūdzes. Tie visi ir Dieva valstības likumi. Viņš mācīja par Dieva valstību. Un tad, kad es ieraugu šīs lietas, šos augstos standartus, un redziet, kā šeit rakstīts ir, ja? Es labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās. Kamēr ar viņu vēl esi ceļā, jūs saprotat, par ko tur ir runāts? Esi labprātīgs tagad šajā savas dzīves laikā. Tu nevarēsi teikt Dievu pēc savas nāves. Tu nevarēsi teikt, ka es biju vēl miesā, es biju ļoti sakaitināts, manā dzīvē bija grūts periods. Dargie, ja mēs saprast, ka šie ir, kā es teicu, ceļu satiksmes noteikumi, kuru nolūks ir gādāt mūsu drošību, lai mēs iebrauktu Dievu valstībā, tad mēs, kamēr vēl esam ceļā, kamēr mums ir vēl šis dzīves laiks, mēs izlīdzinātos ar visiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir bijuši problēmas, dargie. Un ziniet, kad es tā runāju, es jūtu sirdsapziņas dūrieņus. Ne tāpēc, ka es gribētu tagad izskatīties tāds tā kā katoļs, sit sev pa galvu, pa muguru ar pātagu un saka, mana vaina, un sakapā sev muguru. Ok, varbūt dažreiz vajag sev atkārtināt. Arī tādā veidā. Es nesamēsim par veidu. Varbūt tas palīdz tiem cilvēkiem. Nolūks nav paššaustīšana. Nolūks ir atvērt acis un ieraudzīt, ka, piemēram, šis te mūsu dzīves laiks mums ir dots, lai mums ar visiem cilvēkiem, cik tas ir atkarīgs no mums, Bībelē rakstīts, cik tas ir atkarīgs no mums, būtu ar visiem cilvēkiem izlīdzināts attiecības, lai mēs nedzīvotu hroniskā rūgtumā, lai mēs nedzīvotu kaut kādā nepiedošanā, lai mēs vienkārši šis te standarts būtu augsts. Un, dargie, ja jūs esat kaut vienu lietu lasījuši par atmodām, atmodas šādā veidā arī ir sākušās. Cilvēki nāk kopā, sāk lūgt, viņi jūt neapmierināti, viņa draudz ir maza, viņu sirdis ir izžūši, brīnumi nenotiek, slimības valda, satans valda. Es nesaku, ka absolūti tā ir mūsu vidū, ja? Bet mēs noteikti jūtam, ka kaut kā pietrūkst. Un es šos prediktus neadresēju tik daudz jums, kā sev. Un tas ir kā aicinājums dzirdīgiem cilvēkiem, ka mēs sāktu koncentrēties uz šiem Dieva standartiem. Ne tā, lai tas mūs pazudinātu, ne tā, lai tas mūs nomāktu, bet lai mēs būtu godīgi pret sevi, pret savu sirdsapziņu, kas ir Dieva balss mūsos. Un mūsu sirdsapziņa mums vienmēr atgādinās. Un mūsu sirdsapziņa mums vienmēr parādīs, cik augsts ir standarts tam, ko Dievs grib mūsu dzīvē. Piemēram, tavas rakstura īpašības. Tas, kā tu lasi Bībeli, tas, kā tu dod. Tās visas lietas ir nopietnas, dārgie. Protams, ka tie vairs ir tikai simptomi. Ja tu esi palicis augsts savā došanā, ja tu nedod Jēzum vairs ūdeni kājām vai eļļu, nesvaidi viņa galvu vai neesi viņu skūpstījis. Protams, mēs gribam, lai mums ir mīlestības pilnas attiecības Dievu, ne jau mēs baidamies no šiem likumiem, bet šie ir likumi. Un cik ļoti, dārgie, es esmu ievērojis pie sevis. Tad, kad es ļauju savai sirdī nocietināties ar vienu kompromisu, ar vienu, standarta pazeminājumu, ar 3., ar 4., ar 5. rezultāts tāds, ka mana sirds ir sausa un cieta, un es vienkārši neesošu Dieva valstības kanāls. Es nezinu, vai jums ir līdzīgi. Bet viss dažreiz sāks ar vienkārši kaut kādām hroniskām tiesībām, kā mēs uzskatām. Dažiem cilvēkiem nepiedod. Turēt sāpīgas atmiņas. Ja jūs teiksiet, Dievs ir labs, viņš dziedinās manas rētas, un tad es visiem piedošu. Bet kāpēc? Kāpēc tik bargi, tik drastiski rakstīts par Dieva valstību? Un ko tas var maksāt cilvēkam? Kāpēc, piemēram, ir tādi standarti? Kā Jēzus min par Dieva valstību. Gribu to izlasīt. Halleluja. Jūs esat dzirdējuši 5. nodaļa. Ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet es jums saku, ik viens, kas
uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet ja tava labā acis tev apgrēcina, tad izrauj to un met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa to iemesta ellē. Un ja tava labā roka tev apgrēcina, tad nocēp to un met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā visa tava miesa nāk ellē. Vai šis ir aicinājums uz pašsakropļošanos? Es domāju, ka ne. Šis ir aicinājums tev izprast pareizi vērtības tavā dzīvē. Ka nekas nav tā vērts, lai tu grēkotu. Vai tas ir tavs miesas orgāns, vai tās ir kaut kādas lietas tavā dzīvē. Dargie, nekas nav tā vērts, lai mēs paliktu skopi pret Dievu, augsti savās sirdīs pret viņu. Ka mums būtu visādi izskaidrojumi, mūsu grūtā dzīve, mūsu problēmas, tas ļaunums, ko cilvēki mums ir nodarījuši. Naudas trūkums un pasaules spiediens, un ka nav mīlestības apkārt es nejūtu. Lūk, standarts. Jūs atcerieties, ko Pēteris saka savā vēstulē? Ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievs un grēcinieks? Mums ir jābūt ļoti pateicīgiem par to pestīšanu. Nevis tā tītīties, nevis tā niķoties, ka vēl nav viss rīt uz pusdienas laiku, vēl vajag tur tā pilnīgi atbrīvošanu, dziedināšanu, nav viss absolūti labklājība un tā tālāk, un lieciet man mierā visu. Bet ka mums ir jāiero, ka mēs esam izrauti kā no uguns, atgādinot sev, ko tas ir maksājis Jēzum, patiešām no kā mēs esam atbrīvoti. Jā, cena būt par kristieti ir ļoti augsta, tas ir ļoti grūti, dārgie. Šie te vārdi ir smagi, patiešām, kas viņos var klausīties. Bet ja mēs ierokam to vērtību, ka kaut vai es kroplis, labāk es ar vienu aci ieiešu dzīvībā, nekā ar divām acīm staigāšu iekārodams visas sievietes, kas man nāk pretī, tad es arī, jā, nes cik daudz vīriešiem, ja viņi sakot šai paraugam, cik mēs redzētu vienacaini vīrieši, jā. Bet, standarts arī droši vien sievietēm ir citas lietas. Droši vien mēs redzētu daudz mēmu sieviešu, ja viņām būtu mēli jānogriež tajās situācijās, kur mēli ir jāsavalda, vai ne? Tā kā katram savs. Es nesludinu likumu, bet es gribu, lai mēs sajūtam sāli tajā, lai mēs sajūtam vērtību tajā. Un ja mēs koncentrēsim savu uzmanību, mums sāks rasties arī attiecīgas jūtas. Un ja es savā kambarī lūkšu Dievu, piedodams visiem cilvēkiem, izzinādams savu sirdi, salīdzinādams sevi ar šo Dieva standartu, ja es to būtu darījis, ja es piecelšos draudzē un teikšu, piedod, brāl, mās, ka es tev esmu aprunājis, piedod, ka es tev nokritizēju, piedod, ka es smējos par tevi, piedod, ka es smējos par to, kā tu to pateici vai vēl kaut ko. Dargie, tās visas ir svarīgas lietas, jo ja to lietu nav, tad nav atmodas. Un varbūt mēs esam ļoti garīgi cilvēki, un mēs varam iztikt bez šīs stadijas. Es tam neticu personīgi. Varbūt tas nenotiks ļoti dramatiski. Varbūt tas notiks vienkārši mūsu kambaros, varbūt pārdomājot šodienas vēsti, ja? Vienkārši ar Dievu patusējot, vienkārši salīdziniet sevi ar viņa standartiem. Tā kā mums, piemēram, Jēkabpilī viens puisis atnāk uz mājas grupu, es saku, kad tu pēdējais lasīji Bībeli? Tā jokojot, viss tādā joku gaisotnē, tā ha. Viņš saka, pagājušā mājas grupā un smaida. Viņš iepriekšējā mājas grupā nebija, viņš bija pirms 2 nedēļām. Saka, tātad tu Bībeli neesi turējis rokā 2 nedēļas. Viņš smaida un priecājās. Jā, 2 nedēļas. Dargie, ja mums nav vērtības tām lietām, kas mums ir uzticēts, tad tas jau vairs ir tikai teātris. Tad tas ir tāds ha. Un tas pats briesmīgākais ir tas, ka Dieva jau tajā vairs nav. Un ievērosiet, ka kristieši nav zemes sāls tieši tāpēc, ka ir ārēji miesīga darbošanās, ir ļoti uzpūsta darbošanās, ir visādas aktivitātes, sociālās aktivitātes un visa veida aktivitātes. Es nesākšu par batutiem. Ok, es neiešu tajā virzienā. Bet, ja mums ir sāls, tad vienīgais, par ko es esmu pārliecināts, ar ko mums ir jānodarbojas. Salīdzināsim sevi ar šiem standartiem. Un pat, ja tas neatiecās tev, ja tu esi svēts cilvēks, tu esi dzīvojis absolūtā svētumā un tā tālāk,
Es zinu, ka dzīve ir grūta, es zinu, ka spiediens ir liels, ka dažreiz aizslīd projām, nav laika ar Dievu, nav laika Bībelē, vēl kaut ko. Bet noteikti mums nevajag būt viegprātīgiem tādos jautājumos, noteikti mums nevajag būt viegprātīgiem attiecībā, piemēram, pret cilvēkiem. Bībelē, piemēram, rakstīts arī, kāpēc man jākaunās kaut kas tāds izlasīt? Gribu izlasīt jums. Piemēram, par draudzes apmeklējumu. Tas ir Dieva vārds. Skatieties. Vērosim cits citu. Kas teiks Bībelē? Tātad mums ir jāvēro viens otram, jā? Vērojam, Aigars ienāca jūrnieku kraklā, jā? Aigars ienāca 5, Aigar, kāpēc neienāca 4? Uzlieciet viņam roku uz viņa garīgā pulsa un izmēriet viņa pulsu un tā bažīgi ieskatieties viņam acīs. Aigar, vai tev nepatīk slavēšana? Labi, es jokoju, jūs saprotat, jā? Bet te ir rakstīts, ka vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādam savas sapulces, kā daži paraduši, bet cik citu paskubinādam un jo vairāk redzot tojamies to dienu. Mēs nevaram gulēt. Mums jābūt augstiem standartiem. Un varbūt tas Dieva darbs sākās, tas sākās manā sirdī, tas sākās tavā sirdī, ka mēs vienkārši šo standartus atjaunojam. Mēs vienkārši koncentrējam savu uzmanību to, kāds ir Dieva standarts. Un tad mums rodās arī attiecīgs sajūtas. Un tad varbūt mēs varam nonākt patiešām pēc tādam grēku un nožēlas un salauztības līmenim, ka mēs redzam lietas tā kā šī sieviete redzēja, kā viņa redzēja Jēzu. Jo pretstats tam ir šis te farizējs Simons. Un, dargais, var teikt, godīgi, es tāds esmu bijis. Un varbūt uz sevi arī to var attiecināt. Ka mēs esam bijuši kļuvuši tik ieturēti, tik līdzsvaroti, tik stabili, tik intelektuāli, ka vairs nesolīt pretī Jēzum. Maz mīlestības izpausme. Slavēšana tāda, kāda, šāda, tāda. Lūkšanas nepaceļās. Kāpēc nepaceļās lūkšanas? Kaut kas bloķē lūkšanas. Kas bloķē lūkšanas? Kas var bloķēt lūkšanu? Grēks, pasaules gars. Jā, man sātans uzbruk. Nekad sātans nevar uzbrukt un uzvarēt mūs, ja mēs staigājam patiešām svētumu un atdalīt priekš viņu. Tātad izmainīt tavu un manu sirdi, manu un tavu, es teikšu labāk tā. Lai tu nedomā, ka šis ir uzbrauciens tavu. Lai tu nesaki to, ka svētdienā atkal visi tika pērti, es stāstīju par sevi, atceries, es stāstīju par sevi. Lai mēs izmainītu pasauli, mums ir jāizmainās pašiem, dārgie. Mums ir jāizmainās pašiem, mums ir jāsajūt šis te Dieva laiks. Kā būtu šis ir laiks, mums kā draudzē, pusgads ir pagājis. Dažas lietas ir kļuvušas skaidrākas. Tas, kas ir palicis pie Dieva, tas ir palicis. Tas, kas ir aizgājis, tas ir aizgājis. Kas nāk, tas nāk, kas nenāk, tas nenāk. Patiešām šīs dienas ir skarbas un diezgan spiedīgas arī pasauli. Jūs zināt, dzīvojam pasaulē, viss apkārt par to liecina. Tad vēl jau vairāk spīdēsim kā spīdekļi, kā saka Bībele, sabojāts un samētāts paudzes vidū. Turēsim sāli sevī. Sāls ir laba lieta, Jēzus saka, bet ja tā ir nesālīga, tā vairs nedara nekam. Un tāpēc novēlu jums piedzīvot lietas, kuras es esmu lasījis tikai. Ziniet, es esmu sajūtis grēku nožēlu savā dzīvē. Pirmā reize, kad es pieņēmu Jēzus savā sirdī, es nožēloju grēkus, es sēdēju laukā, labības laukā un skaitīju savus grēkus Dievam un teicu, Dievs, piedod man to, piedod man to, piedod man to. Un tas notika samērā neemocionāli, bet pārmaiņas bija manā dzīvē, pārmaiņas ienāca manā dzīvē. Es esmu piedzīvojis grēku nožēlu inkaunterā pie krusta. Es esmu bijis reāli satriekts no tā, ka Jēzus ir pieskaries man, un Jēzus teica to un to, tur tu esi vienkārši aizgājis no manis, tur tu esi bijis sevi taupījis, tur tu neesi man nodevies, un tur tu esi kaunējies no manis un tā tālāk. Visas tādas lietas ir svētā gara darbs. Es nevaru panākt svētā gara darbu tavā sirdī. Tu vari šeit noklausīties, varbūt tu skaties pulkstenī, varbūt domā, lai viņš ātrāk beigtu, bet es gribu runāt uz cilvēkiem, kuriem sirds vēl ir viņu īstajā vietā. Un ja tev ir sirds tavā īstajā vietā, tad vienkārši šis ir tāds tā kā sauciens mums visiem kopā, ka mēs nevaram nospēlēt draudzi, sevišķi pie šīm grūtajiem, spiedīgajiem, garīgajiem apstākļiem, kas nāks visā pasaulē. Mēs vairs nevarēsim notēlot ne draudzi, ne savu kristietību. Mums ir jāiet patiesībā līdz pašām beigām. Halleluja. Varbūt tu piedzīvosi to, ko atmodās cilvēki piedzīvoši. Mani tas pārsteidz, man tas satriec. Bet ja jūs būsiet ievērojuši, ja kāds no jums ir vispār lasījis par atmodām, vienmēr atmoda sākās ar grēcīguma apziņu.
Un tā ir grēcīguma apziņa, kas nāk vispirms tādā mērā, ka cilvēki jūtās pazudināti, ka viņi jūtās necienīgi, ka viņi nav tādi, kas zina Bībeles pantus no galvas un izklieks tev sejā un teiks, es esmu taisnots, es esmu šķīsīts, aleluja, aleluja. Viņi vienkārši redz, ka viņi ir bijuši netīri. Līdzīgi kā šī sieviete, Lūkas evaņģēlē, 5. nodaļā, 7. nodaļā. Un es esmu lasījis par cilvēkiem, kuri svīst, kuri ir tādā kā transā, kuri zemē raustās, pēc tam, kad viņi atnāk atpakaļ sevi, ja tā var teikt. Viņi ir bijuši debesīs un ellē, viņiem ir parādīti debesis un ellē, un viņi patiešām ir satriekti, viņu dzīves ir izmainīts, viņi atgriežas no saviem grēkiem. Grāmatā, ko man Mārija iedeva, lasīja par atmodu Dienvidāfrikā, ka reāli Dievs ir parādījies kā uguns, fiziski parādījies kā uguns, un ka viņiem ir dedzināts tās ķermeņa daļas, ar kurām viņi ir grēkojuši. Citiem ir degusi mute, citiem rokas deguši, citiem, citas vietas deguši, citiem kājas deguši, citiem vienkārši deg viss ķermenis, vietas, ar ko cilvēki ir grēkojuši. Jo vienmēr atmodā tiek atjaunot šis te Dieva svētuma standarts, dārgie. Un es varu tikai par to runāt, bet es varu mūs visus aicināt kopā vienkārši tiekties pēc tā, lai šis standarts būtu augsts arī mūsu vidū. Un lai nekad nenoslīd šī latiņa zemāk tā, ka mēs vienkārši izējam uz dažādu veidu kompromisiem. Es varu teikt tā, jo vairāk kompromisu, jo mazāk Dieva spēka, jo mazāk Dieva klātbūtnes tur būs. Un tagad es lasu par šādu uguņošanu, ja tā var teikt. Vienmēr atmodu raksturo šī grēka apziņa, un atmodē vienmēr nāk līdzi brīnumi, zīmes, dziedināšanas, dēmoni atstāja cilvēkus. Tā grāmatā man pārsteidz tas, ka tas vietējais sludinātājs bija Āfrikas burviem. Gadiem ilgi nesekmīgi centies vest pie Dieva, ļoti līdzīgi sajūta tā kā mums, vai ne? Gadiem ilgi nesekmīgi mēģinājis vest burvjus, vienkārši grēciniekus pie Jēzus. Viņi visi vienkārši ir bijuši absolūti nocietinājušies. Burvi vienkārši ir labāk piekopuši savas burvju mākslas un uzskatījuši tās par vērtīgākām. Bet tad, kad ir bijis šis te lūzums vietējā draudzē, kad viņi ir piedzīvojuši šo te reālo atgriešanos no, ja tā var teikt, šo reālo grēku nožēlu un šo svētā gara darbību viņu vidū, tad svētais gars ir pats pārdabiskā veidā sācis vest cilvēkus uz viņu draudžu sapulcēm. Cilvēki vienkārši tiek nogādāti tajās vietās, nezinādam, kur iet. Visādi brīnumi notiek. Cilvēki, kas ir analfabēti, kas melnādaino vidū bijis ļoti raksturīgs tajā laikā. Cilvēki spēja lasīt Bībeli, viņiem īzijā parādās Bībeli, un kāda balss saka, ej uz tādu un tādu māju, paņem Bībeli un lasi Bībeli, un viņš, kas ir analfabēts, pēkšņi saka lasīt Bībeli. Pārdabiska Dieva klātbūtne. Dargie, es saprotu, ka tā nav formula arī. Es nevaru tagad panākt to, ka tagad mēs sāksim mākslīgi nožēlot grēkus un tūlīt parādīsies brīnumainas zīmes un brīnumi. Tam ir jābūt Dieva kustinātam darbam. Bet, dargie, tas, ko es tomēr lasu par atmodām, ir tas, ka vispirms grēku nožēla. Vispirms cilvēks tiek paņemts tā kā un izkratīts. Un tad ir zīmes un brīnumi. Un burī, kas tiek nogādāti arī viņu sapulcēs, par to es tur lasīju. Burī, no kuriem iziet vairāk simti dēmoni, tur 200 dēmoni, vienā piegājienā 100 dēmoni, otrā piegājienā vēl 100 dēmoni, ko pirms tam šis cilvēks nespēja izdarīt. Saprotiet, ja mums liekas, ka mums ir daudz problēmu, ja mēs gribam būt patiešām brīvi no šīs sātana cilpas pirms dārgie mūsu dzīvē, mūsu pašu sirdis. Caur mūsu sirdīm iet visu šīs lietas. Ja mēs gribam īstu brīvību, mums ir jāpazaudē savu dzīvību. Tas ir tas, par ko Jēzus runā. Un pazaudējam mēs savu dzīvi ikreiz tajā brīdī, kad mēs izvēlamies paklausīt Dievam vai Dieva standartam. Tajā brīdī mēs pazaudējam savu dzīvību. Un jo vairāk mēs pazaudējam savu dzīvību, jo vairāk mēs iegūstam Dieva dzīvību. Tā kā Dievs mūs svētī uz to. Lūksim.